Atmodas laikā cilvēks vienoja gan mērķis atgūt Latvijas neatkarību, gan arī dziesmas, kuras kopā dziedājām. Vienai no šīm dziesmām top jauns skanējums. Tā būs kā dāvana Latvijai dzimšanas dienā. Vairāk stāsta Kristaps Talbergs. Palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Dziesmu manai tautai zina visi. Tā ir gluži kā skanošs simbols tautas vienotībai. Arī šodien mums jābūt vienotiem, un tāpēc šī dziesma kļūst aktuāla no jauna. Mūsu latviešu tautai dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemes. Bija tādi gadi, kad es teicu, cilvēki gribēja dziedāt šo dziesmu, un es teicu, jā, tā ir par garīgu sanākšanu, vai ne, mums jau liels darbs priekšā, bet tagad ir arī atkal par fizisku sanākšanu, tas ir tiešām apbrīnojami. Veidot jaunu skanējumu tik labi zināmam skaņdarbam nav viegls uzdevums. Nedaudz rokas drebi, jo ir sajūta, ka tas ir tāpat kā taisīt cover versiju Latvijas himnai, jo tā vienmēr bijusi gan arī otra himna, bet komanda ir liela un mūziķi ir labi, un mēs visu laiku sazinamies gan ar dziesmas autoriem, ritmaņiem, gan arī ar Ievu Akurāti, arī visu novērtē to par labu esam, tā kā es ceru, ka patiks Latvijas valsts iedzīvotājiem. No jauna dziesmu iedzied gan Linda Līna, Intars Busulis, Jānis Šipkevits, Mara Upman Holšteina no grupas Astronaut, Artis Dvarjonas un daudzi citi mūziķi un solisti. Es tā ļoti ceru, ka šo dziesmu tādās kvalitātēs nesalīdzinās ar protams, nepārspējamo Ieviņas dziedājumu. Es ļoti ceru, ka šī versija varbūt būs kā teiksim, šīs dienas interpretācija par to, kā mēs šo dziesmu jūtam. Viņš ir atbilstošs mūsdienām, un iespējams, ka šis variants vairāk piesaistīs jauniešus, vairāk piesaistīs Latvijas inteliģenci, kura patiesībā visvairāk dod garīgo spēku latviešu tautai izturēt šos te diezgan drūmos laikus. Dziesmas jauno aranžējumu dzirdēsim jau pēc pāris dienām svētku laikā. Mākslinieki ir pateicīgi ierakstu studijām, kuras ļāva izmantot telpas un aparatūru dziesmas ierakstam. Nav obligāti jābūt tā, ka palīdz Dievs, tas ir lūdzu, palīdz Dievs, lūdzu, visu un tā. Bet, ka tas varbūt ir, tā kā skan, ka viņš ir nedaudz pacelājušāks, lai cilvēkiem ir tāds, saņemās, viss būs labi, ar tādu to vēstījumu. Kristaps Talbergs, Valdis Alzāns, LNT.